Esiet sveicināti Riteņgala podkāstā. Šodien man ir īpašs viesis. Viens no Latvijas labākajiem jauniešiem pagājušajā gadā un cerams arī labākajiem junioriem šogad - Marks Jākapsons. Labvakar, viss. Jā, lieliski. Jā, arī kāpēc esi aicināts, jo beidzot izsludināja tavu pāreju uz Cannibal Bahreina tīmu, jā, kas sadarbojās ar Bahreinas pasaules tūras komandu. Tāpēc jā, tas ir diezgan liels sasniegums jau karjerā. Jā, kā vērtē šo jā, komandu un vispārējo? Es to ļoti novērtēju. Esmu ļoti priecīgs, ka vispār tādu iespēju dabūju. Un īsti arī negaidīju, ka es tikšu tik labā komandā, bet tikai priecājos par to. Tikai priecājos par to. Un cik agri tevi jau paņēma komandā, jā, Francis Van Mehelens pieļauj, ja tevi jau vasarā Beļģijā jau mēģināja aicināt? Es viņiem biju aizsūtījis CV, un viņi tur kaut ko atbildēja, bet neko neteica, ka ņēmis vienkārši atbildēja. Un tad man pēkšņi vienā dienā uzzvanīja svešs numurs, un es skatos, un es paceļu, un viņš tā sveiki, Cannibal bija Viktorijas, un viss tas. Viņi pastāstīja, ka viņi jau bija skatījušies manī, tur Luksemburgā, pirms tās sacensībās bija, un tad vēl Austrijā. Un tad mēs tur sākām tā kā sarunas par to, ka nākamo gadu par kontraktu un vispār pārējo. Un kad tas tieši bija, kad tev zvanīja, kurā mēnesī? Tas bija septembra sākumā. Skaidrs, sanāk, tas bija pēc Austrijas tūras, jā, kas ir diezgan liela. Pēc Austrijas, jā. Jā, tad kas šobrīd ir paveikts tie komandā, kādi plāni, tur treniņu nometnes, iepazīšanās nometnes? Mums tagad 10. februārī būs 10 dienu nometne Spānijā Kalpē. Un, tur tā kā iepazīsies, iedos visu inventāru, visus drēbes. Un, jā, un tad tur tālāk plānosies sacensības. Tad jau redzēs, kuros sastāvos būšu un kuras sacensības braukšu. Jā, nometne Kalpē vienmēr ir svarīga, jo es zinu, ka viņi vienmēr veic sacensību testu kā Kolderates kalnā, kas plus mīnus būs 14-15 minūtes labākajiem. Es no iepriekšējā gada varu teikt, tev būs jāsako Janam Jakavjakam, jo viņam bija 14 minūtes 40 sekundes. Viņš tieši decembrī vai janvārī uzbrauca 14 minūtēs 20 sekundēs bez kā drafta. Viņam bija cik bija 6,3 vatus kilogramu 14 minūtēs, tāpēc es vienkārši iesaku sēdēt uz viņam uz ratas. Arī tu pateici vienam grieķim, kurš būs to komandā Georgauskim, kurš arī labs kalnā, tāpēc tur es iesaku tur baigi nebraukt vējā kalnā. Labi, jā. Olivers man šo arī jau bija pabrīdinājis, ka tur ir tas viens rīktīgi stiprs Džeks. Jā, man liekas, viņu arī jau noslēdz Bahreinas, nav izsludināts, jo zinu, ka pie viņa vērstas arī citas komandas, jā, tur jau viņam tik tā visi jau plēsās, jā. Jā. Mēģināšu nosekot. Jā, tas arī interesants tests, jo tas ļoti daudz, kur ir pasaka par sacensībām, par potenciālu braucēju. Jā, tāpēc jau ir interesanti redzēt to. Jo Oliveram bija laikam kāds 16 minūtes pagājušajā gadā, ja viņš minūti un 20 sekundes zaudēja. Tas arī bija ļoti labs laiks. Jā. Jā, turpinājot par to, jā, tad vēl ir būs arī treniņu nometnes ar izlases, dzirdēju, arī tie pašā reģionā būs vēlāk, ja es nemaldos. Jā, tur 2 dienas starpā būs, un tad arī sāksies izlases nometne. Jā, tu jau lieliski varēsi dzīvot kādu laiku Spānijā tieši. Jā. Es tieši tie reģionāli nodzīvoju 2 gadus, arī braukšu laikam nedēļu, jā, pēc šī podkāsta turien arī atpūsties. Tāpēc, jā, tur labākais reģions, kur braukt ar riteni, jā, noteikti. Jā, tad vēl tālāk ir nesen arī bija Itālijā, jā, trenējies riteni, jā, ko tur darīji? Tur es biju atbraucis 3 nedēļām. Bet viens pats, man kanibāri bija iedavuši treniņu plānu, un es vienkārši pēc tā gāju. Jā, tā kā cik garus treniņus aizvadīji, jā, cik specifiskus? Bija visādi treniņi. Bija gan 2-stundīgie un intensīvā, gan bija, garāk treniņi un bāzes treniņi. Visādi bija. Jā, un kā ir Itālijā kalnos trenēties, nebija arī ledus vai sniegs tur? Nē, nebija, dažās vietiņās bija mazliet, bet kopumā bija diezgan labi. Dažas dienas vispār tur bija spīdēja saule un gandrīz 20 grādi. Tā kā bija labi. Jā, un vēl par sacensību sezonu pagājušajā gadā. Jā, tev bija gan labi rezultāti Luksemburgas tūrē, gan arī Austrijā. Jā, ko var par to pastāstīt?
Um, par Luksemburgu es biju ļoti priecīgs, jo tā man bija, nu, tā kā pirmās lielās sacensības ārvalstīs, man likās 10. vieta, nu, riktīgi priecīgs biju. Un uz Austriju gribēju jau labāk, un Austrijas neizdevās parādīt labāku rezultātu. Un tā kā ar Luksemburgu esmu apmierināts, bet ar Austrijas ne. Tā kā Jā, man liekas, tev bija 12. vietā Austrijas tūris. 12. vieta kopvērtējumā, jā. Jā, bet tas tāpatās labi, jo Austrijas tūris toreiz skaitās tikai prestižākā tāda ausdiena Eiropā. Jā, tāpēc tas ir arī labi. Jā. Un arī konkurence tur labi. Arī skatījos, arī Luksemburgā, piemēram, arī tur brauc tikai Niknī Džeki, kur piemēram, tur Vizma junior komandā, tā kā varēja arī pret viņiem tos spēkus salīdzināt. Ir tie daži lielie vārdi. Nu, gan arī visi tika Vizmā, visi tie lielie vārdi, viņi arī brauca gan Luksemburgā, gan Austrijā. Un gribējās Austrijā ar viņiem braukt, bet, nu, nebija pietiekami stiprs. Jā, piemēram, skatījos, tur bija viens posms, kurā sākumā bija lielāks kalns, kāds 20-25 minūtes, kā tev gāja tajā posmā. Tas nebija pirmais posms gadījumā. Iespējams, neatceros. Jo, ja tas bija tas es tur pozīcija bija labu uz kalnu, bet pozīcija bija labu uz kalnu, un tad mēs turpinājām braukt, bija tikai grupiņa izveidojās. Un tad pirmie seti, tur tie stiprāk, varbūt zināt viņu vārdu, ir tas Šveicis, gan ir tas Beļģis un tas Norvēģis. Salamīns, Haugetuns. Salamīns, ir Haugetuns. Hetegers no Austrijas, tur visā. Jā, un tie tur čeki izveidojas, 6 cilvēku grupu, un es tikai gribēju pārcelties, es paskatījos uz leju, un man priekšā, nošķērsoja man priekšā ratu, un es dabūju nokāpt kalnā, un tad es, no savas grupas vispār atpaliku. Un tad man bija, atkal jāpiebrauc pie tās, un tie 6 jau bija aizbraukuši prom. Un tajā, pirmajā posmā tad es biju, pirmajā posmā jau diezgan zaudēju viņiem. Un, bija kā bija. Bet sanāk, ja tev viss būtu labi, tu būtu, domājis, sekojis viņiem kalnā? Es nezinu, es negribu teikt, bet es būtu mēģinājis, bet es nezinu, vai es būtu ticis līdz kalna beigām. Jā, lai saprastu skatītāji, ja tu būtu spējis sekot, es domāju, tas būtu ļoti labs rādītājs, kā ārkārtīgi labs, jo tie vārdi, ko viņi darīja, bija ļoti labi, jā. Bet man liekas, ka es varbūt varētu, jo pēdējā dienā es uzbraucu, gan, vienīgais Salamīns un Haugetuns mazliet tālāk no manis aizbrauc, bet uzbrauc tā ar top 5 džekiem pēdējā dienā, pēdējā kalnā. Tā kā liekas, ka pirmajā dienā būtu noturējis, bet nevar zināt. Jā, labi, tas nav svarīgi. Svarīgāk būs junior gongs, kur arī, ja tu labi brauksi, es tev garantēju, tur jau tās komandas uzreiz skatīsies, tur uzreiz piedāvās, tev būs labi rezultāti, tāpēc tas būs svarīgi, jo tev potenciāls noteikti arī dzirdēja labi, no Franča arī par tevi, ka tu esi liels talants, ka redzēs, kā klasies junior gongās. Un vispār kādas tev ambīcijas ir šo zonu, ko sasniegt? Gribētos tur labus rezultātus parādīt. Un tā, kopumā, nav tā kā īsti izteikt gongu, bet vienkārši būt stabilam braucējiem, visur labi braukt, nedēļa nefot, un Jā, tomēr junioros būs diezgan smagi pirmajā gadā, līmenis ir augsts, bet runājot par jauniešiem, Latvijā ir diezgan spēcīga konkurence, un kā vispār arī braukt sacensībās Latvijā, kur ir Tjumīns, Kancers, Logins, Strēlis, pārējie, gan ir interesanti. Ir interesanti. Ir pavisam savādāk nekā ārvalstīs, bet tomēr ir tā konkurence ir Latvijā. Es īsti nezinu, kā šo jautājumu atbildēt. Tā kā parasti sacensībās ir. Baigi nav atšķirība. Tu tur pats ej savu rezultātu, pats centies visu izdarīt. Un tu īsti neskaties pāriem cilvēkiem. Apmēram zini, cik spēcīgi, kur viņi stiprāk ir. Tā kā tur pirms sacensībām labāk sagatavoties Latvijā. Uz ārvalstīm tur vairākas lietas nezinu, tad tu domā, kā būs. Jā, Latvijā tur izdomā tikai plānu, un tad var iet tā. Zini, kur uzbrukt, zini, kur tiks kalnā, kur netiks kalnā. Tā. Jā, tā kā, piemēram, kā var uzvarēt Tjuminu Latvijā? Tjuminu diezgan grūti uzvarēt Latvijā. Tjuminam jāatsēž, kalnos jāatsēž, bet sprintā var pacensties. Okay. Un atkal Kanceru, kurš labāk sprintā, kā viņu uzvarēt? Kanceru var taisnēs mēģināt un kalnos var atstāt. Jā.
Arī skatījos, jā, ka jūs bieži uz Igauniju braucāt, jā, kā ar Igauniem jums tur nāks, jā, tas skatos arī bieži uzvarat. Nu, bija daži stipri Igauni, bet tā nebaidījos īsti no Igauniem. Bija tā braucam uz Igauniju sacensībām. Nu, tāpat latvieši būs stiprākie. No Igauniem nebaidījās. Neņēma tik ļoti vērā. Jā, un tad jau minēju iepriekš par ārvalstīm. Jā, kādas ir atšķirības galvenās, jā, piemēram, starp Baltijas sacensībām un ārvalstīm, piemēram, Beļģija, jā, kur iespējams ir šaurāka ceļa un vispārējais? Daudz vairāk tā kā notiek, jo, piemēram, biķerniekos visi tie pagriezieni arī ir tā kā uztaisīti, kad viņus var labi iet. Bet tur, piemēram, vairāk vienkārši pa pilsētām ir, un tur kaut kādi 90 grādīgi pagriezieni. Arī daudz vairāk kalnu ārvalstīs ir, tā kā pat, ja saka, ka būs taisna gonka, tāpat tev sakrāsies kādi 500-700 kāpmetri, jo tur visi tie mazie kalni. Un Latvijā tā īsti nav. Latvijā daudz taisnāks viss ir. Vieglāk braukšana, varētu teikt. Jā, atkal kāda tipa braucējs konkrēti esi. Es zinu, ka tev ir diezgan labs sprints, bet arī tu vari diezgan labi paugurā uzbraukt arī. Es īsti nezinu, kāds braucējs esmu. Tagad liekas, ka viss mazliet padodas. Tā kā uz junioriem skatīsies, kas vairāk, kas sliktāk. Jā, sanāk, es tāds universāls diezgan, jā, pagaidām. Jā, pagaidām tā izskatās, jā. Jā, tad ir vēl, vai tev bija interese arī no kādām citām komandām junioru vai arī tikai no Karnibala? Sārakstījos ar pārām, arī ar tajā, kur Toms tika, viņi man arī bija uzrakstījuši, bet, labāk likās Karnibāli, tā kā tā. Jā, Toms tika Marseļas komandā, jā, kas arī diezgan spēcīgi ir, bet Karnibāli labāk, jo pirmkārt arī viņi vēl reģistrēti Lietuvā, jā, tur arī Francis precējies ar Lietuvieti, jā, tur arī vēl ir kaut kādas Baltijas saknes, kur arī bieži vien arī baltiešu braucēji dodas, jā, tieši turien diezgan daudz, jā, tā kā ir tradīcijas. Jā, tu vēl arī skatījos, kā braucīja Latvijā MTV maratonos, kā ir tajos braukt pieaugušiem. Ir ļoti forši tas MTB, tur tas rezultāts nav tik svarīgs, tur vairāk tā kā prieka pēc var aizbraukt. Un tur pacensties, piemēram, ar Cirvelu un Zviedru, ir forši tā pabraukāt MTB. Jā, kā tev bija labākie rezultāti tieši? Es Valka Valgas posmu uzvarēju, Seb maratonu, un Ogres zilajos kalnos palika 3. Okay, tas ir iespaidīgi, jā, jauniešu vēl vecumā. Arī pastāstīja, kādā veidā tu uzvarēji, jā, kas tieši tur notika tiesnības. Valka Valga, tur bija ļoti daudz grantens, tā kā nepierasti bija. Tur tā kā visi kopā grupā brauca, un tad mēs tur pienācām vienā meždaļā, un es pat nepamanīju, un mēs tā kā aizbraucām prom no viņiem kopā ar Cirvelu un Raineru. Un tad mēs tur iebraucām dubļu daļā. Man jau likās, es no savas grupas uzvarēju. Es vienkārši tagad turēšu tempu, un kā būs, tā būs. Paskatījos aiz manis, ieraudzīju, ka viņi ir atpalikuši. Un tad es vienkārši gāju all out, un tā arī līdz finišam aizbraucu. Nebija plānots vispār uzvarēt. Jā, tas ir iespaidīgi. Jā, jo Cirvelis arī ir tā kā Latvijas pusmaratona MTB Edijs Merks. Jā, kāda 380 vati, 30 minūtes, jā, tur viņš visu stampā, bet, ja tu vari viņu uzvarēt 16 gados, jā, tas ir ļoti iespaidīgi. Jā. Un tad tajā Ogres zilajos kalnos, tur es kopā ar viņiem braucu, bija izveidojušās 5 cilvēku grupiņi, neatceros, kā tur vēl bija, un tad es tur kāds 10 km pirms finiša nokritu. Dabūju, vienam braukt. Jā. Tā, kas vēl ir par treniņu nometnēm, atceros, jā, iespējams, bija pagājušajā gadā gan Turcijā, gan Slovākijā ar izlasījā, ko jūs tur darījāt? Jā. Tur mēs vienkārši braucām, tur bija treneru plāns, vienkārši pēc treneru plāna trenējāmies. Jā. Nekas īpaši nebija. Un, Turcijā bija silti, bija tik silti, bija nepierast talts, nekad nebijām bijuši tur, bet Slovākija, tur nekas īpaši īsti nebija.
Vai jūs arī veicat kādus testus, vai arī tur sacenšaties kādā kalnā ar pārējiem? Mums bija testa ITT Slovākijas nometnē. Tas arī bija vienīgais. Tā kalnos bija tikai, kad treneris pasaka, ka šito kalnu jāstrādā un ka tur katrs cik ļoti grib strādāt, un tad, tā samērās viens otru. Bet tā testa īsti vienīgais tests bija tas ITT. Un kādi bija rezultāti ITT testā? Es īsti nezinu. Man liekas, bija ļoti vidēji. Es neuzvarēju, un arī ļoti vidēji bija. Nekas īpaši nebija. Jā, tu vēl arī par murjāņiem. Jā, kā tev ir mācīties un sportot murjāņos vienlaicīgi? Murjāņi priekš tā šobrīd ir labākā vieta sportot un trenēties vienlaicīgi. Un liekas, ka visas iespējas dotas ir. Viss labi, nav sūdzības pa murjāņiem un pa treniņu iespējām. Jā, cik grūti ir apvienot mācības ar nopietnu sportošanu, kā arī tiem braukšanu? Tā dienu laikā vienkārši, kad tu šeit dzīvo, nav tik grūti, bet tad, kad aizbrauc uz nometnēm un tad brauc apakaļ, un tev virs visām mācībām jāiet kādām konsultācijām, tad ir mazliet jūtam tas režīms, bet, var sadzīvot. Jā, piemēram, kas ir bijis trakākais, kad tu atbrauc no treniņu nometnes, esi iekavējis daudz, un tad tev ir viss jāpabeidz. Pagājuši gadu, kad mēs bijām uz Slovākiju, mēs atbraucām, un tad es mācījos 9. klasē, tad vēl eksāmeni bija. Vēl bija kaut kāda iekavēta darba kaut kādā matemātikā. Tad bija diezgan smagi, bet, var tikt galā. Un es pieļauju, ka skolotāji arī diezgan saprotoši ir. Jā, skolotājs arī nāk pretīm. Jā, un kuri no priekšmetiem tev vislabāk padodas? Es īsti nezinu, angļu valoda padodas un vispārējais tā vidē. Tā, jā. Runājot arī par valodām, es dzirdēju, ka tur arī beļģu valoda proti. Jā, daži saka labāk latviešu valodu. Wow. Kādā veidā iemācījies? Es savus pirmos gadus nodzīvoju Beļģijā. Nodzīvoju tur 9 gadus gandrīz. Un, jā, tad arī iemācījos. Sanāk, tu arī sāka braukt ar riteni Beļģijā? Nē, tur es futbolā gāju. Kurā klubā vai arī pilsētā? Es tagad neatceros, kā sauc. Bet tur bija kāds vietējais. Nebija nekas, kaut kāds maziņš ciematiņš bija. Tur spēlēja futbolu. Jā, un kā pievērsies ritembraukšanai, kurš tevi ievilka? Mans tētis pa Latviju, viņš braukāja tos visus vibusiņus un sebiņus. Un es pavasarām es tad dzīvoju pa Latviju, un tad es viņus braukāju. Un tā lēnām, ievilkos tajā ritembraukšanā. Jā, un šobrīd gan jau tu dari maksimāli iespējamo, lai kļūtu par profesionāli. Jā. Un no kurām komandām, kurā komandā tu vēlētos braukt, ja būtu iespēja izvēlēties tā kā pilnīgi visas pasaules turas komandas? Jā. Droši vien, ka Jumbo. Ok, vismaz līdzsvāk, jā. Tā gan arī visiem atbilde, visiem junioriem gan pasaulē, jā, visiem. Kāpēc tieši? Es nezinu. Varbūt ir, jo man Van Aerts ļoti patīk, bet tā. Jumbo, riteņu firma ir krūta, viss tur stilīgi, tā. Un Van Aerts kā viens no mīļākajiem braucējiem. Mēs palikām pie Vauta un Ārta, jā, kas ir gan arī visiem junioriem mīļākais braucējs, un kāpēc tieši tā, kāpēc tieši Van Aerts? Varbūt, jo viņam tik bieži neveicās, un gribētu, lai viņam vienreiz veicās. Gribētu, lai viņš uzvar to klasiku. Jā, kādam viņam beidzot izdosies šogad uzvarēt monumentu, Parīzē vai Flandriju? Es ceru, es tiešām ceru. Bet man liekas, ka izdosies pēc tā, kā viņš pagājušajā gadā Laveltā brauca, ja viņš nebūtu nokritis tur vispār. Liekas, ka viņš šogad ir iespēja. Jā, pagājušajā gadā arī viņš tieši gatavojās, bet smagi nokrita Dvārsdvaru Landerēn tieši pirms tam. Jā, tur arī bija atceros liels kritiens, diezgan sāpīgi, jā, tur emocionāli.
Jā, tas arī novēl izdoties, jo saka apnīk, jā, ka uzvar tie paši vārdi Vanderpools, visi Jā, paņem, vai Pogačars, jā, tur. vajag mazliet interesantāk. Jā, kā domāt, ja tev būtu jāizvēlas, kur Gonku uzvarēt, tieši kur tu izvēlētos no pasaules tūras sacensībām? Man liekas, Paris Rubē. Tiešām, jo likās tikai salīdzinoši mazs augumā, jā. Jā, bet es nezinu, kāpēc man tas liekas, liekas vienkārši episki uzvarēt, Paris Rubē. Jā, jo parasti, jā, tur uzvar liela džeka, man liekas, Filips Žilberts tāds mazākais pēdējais, bet viņam arī bija kāds 70 kg, tā kā, jā, Jā, 1,80 m esmu, tā kā. Ok, tad varbūt cerības būs. Jā, runājot arī par Beļģiju, es atceros, ka, man liekas, Toms Marks teica, ka Beļģu vecāki teica, ka jums bija neatļauti tie, kā saucās, zobrati, pārnesumi. Colas, jā. Colas. Es biju pārāk liela pārnesuma. Nē, tad viņi tur nāca pārbaudīt un, bija pareizi. Jā, un atceros, tu laikam tieši arī varēji savu beļģu valodu izmantot tieši. Jā, viņi bija pārsteigti, ka viņi dzirdēja, ka es runāju beļģiski. Skatījās lielām acīm. Jā, un cik ātri tur viņi tika galā. Jā. Diezgan, mēs vienkārši negājām uz colu pārbaudu, un tur jau viss izgāja. Un sapratu, ka tur viss pareizi. Jā, tur vēl kāds stāsts, jūs arī skatāties, piemēram, Instagramā arī tur amerikāņi, tur, piemēram, viens amerikāņiem teica, jā, ka viņam besīja latviešu laikam, jā, ka jūs, laikam, tur pār viņiem izdarījāt gonkās, ka visu uzvarējāt. Es īsti nezinu, laikam vienkārši... Nezinu, ar Ameriku, kaut ko jau runājam tur pelotonā, ir arī daži lamvārdi un tā kā varbūt tāpēc. Jā, jo atceros, bija gan uzvaras, gan tā, ka jūs bijāt gan pirmie, gan otrie. Jā, arī vienā gonkā nebija, ka jūs visi godu piedesāli aizņēmāt, arī kaut kas tāds, man liekas, bija. Jā, aizņēmām trīnieku. Bija tādas. Jā, tikai kāds ir iespējams, kā viens aizbrauc prom, otrs aizbrauc prom, tad vēl kāds no sprinta uzvar. Mēs aizbraucām prom. Es, Georgs un Kanclers. Okay, kāds ir iespējams? Es nezinu, kaut kā tās sagāja. Paši bijām pārsteigti. Bet dabūjām gepu un tur ieslēdzāmies un arī aizbraucām. Tā kā tieši paugurā vai arī staisnē? Taisnē. Vienkārši sanāca tā. Okay. Jā, tas ir iespaidīgi, jā, jo tie Beļģi arī tur labākie startē. Arī jā, tur pirms kādiem 5-10 gadiem jā, tur teica, jā, ka tur latviešu juniori tur neko nevar vai tā tālāk. Un tagad šeit vienkārši pēkšņi visu paņem un vēl trīnieku aizpildīja. Bet tās sacensības nebija tik prestižas tās Beļģijas. Nevarēja salīdzināt ar, piemēram, Austriju un Luksemburgu. Jā, tavās ļoti spēcīgi. Un es pieļauju, ka arī jūs viens otru dzenat uz priekšu tieši, jā, tā kā latviešu jauniešu juniori. Ir tā konkurence viens otram starpā, un tā konkurence tikai palīdz. Piemēram, kāds izpaužās treniņos ar ikdienā? Piemēram, Georgs ir stiprākais, un pagājušajā gadā arī bija pārliecinoši stiprākais. Tad mēs aizbraucām uz Slovākijas nometni, un tad, mēģināja viņam tikt līdz kalnos, un, piemēram, arī veikot treniņos, piemēram, mazliet piebrauc vai izdara kaut ko ekstra, tad arī to dara kopā ar viņu, un tad tā. Jā. Un, piemēram, Murjāņos, vai jūs arī sacenšaties tur treniņu zālē, vai tur skriešanās, vai arī jebkur citur? Murjāņos tagad, piemēram, jābrauc ārā pa sniegu, un tad jau sacenšās viens otru. Tur tā. Skrienot jau arī. Jā, kurš labākais skrējējs ir? Georgs arī. Georgs bija tagad uz garā gabalu. Man liekas, esmu. Jā, cik ātri tu varētu noskriet 5 km vai 10 km, ja būtu jāskrien uz ātrumu? 5 km ne, bet mums bija 3 km normatīvs, un es noskrēju visātrāk 10,50. Ok, tas nav slikti. Tas bija tieši ziemā? Tas bija nesen. Nevis nesen, bet pirms kādu pusotru mēnešu. Tajās VFS, vispārīgi tās fiziskajās... Nē, tas vienkārši, mums šeit stadionā bija. VFS-ā tur ir īsāk distance. Okay. Jā, izklausās labi. Jā. Es tiešām esmu dzirdējis labus vārdus par tevi, jā, kad tu, piemēram, junioriem tā, ka ir grūti paredzēt, cik viņi labi būs nākotnē. Viens attīstās ātrāk, cits lēnāk. Jā, tev, es domāju, jānovēl veiksmi, jā, kanibālos, jā, tur būs liela konkurence, būs jāpierāda, jo es gribu pateikt to, ka
paņēma tikai 5 braucējus no 2008. gada. Jā, tā kā, lai iekļūtu tajā komandā, tev bija jābūt ļoti spēcīgam. Acīm redzot, jā, viņi to novērtēja. Jā. Jā. Jā, tā kā es domāju, daudziem arī šī bija pirmā reize, ja viņi dzirdēja par Marku Jākapsonu, vismaz tā kā podkāstā, jā, ka viņi arī dzirdēs turpmāk. Jā, bija prieks ar tevi runāt, un jā, nav vēl laiks nākamā sezona. Jā, paldies!